Esiet sveicināti! Šajā video būs 5 uzdevumi, kurus bieži vien psihologi uzdod cilvēkiem, lai noskaidrotu, vai gadījumā viņiem nav kādas psihopātu pazīmes. Atbildiet uz šiem jautājumiem un noskaidrojiet, vai gadījumā jūs neesat uz viena viļņa ar psihopātiem. Pirmais uzdevums. Jūs esat zaglis, kuram rokā ir ass nazis. Nakts vidū jūs ielaužaties dzīvoklī, domādams, ka mājās neviena nav. Paejot garām virtuves durvīm, jūs dzirdat, ka virtuvē saplīst glāze. Izrādās, virtuvē stāv baiļu pārņemts dzīvokļa īpašnieks, kurš nakts vidū nolēma aiziet padzerties. Dzīvokļa īpašnieks noslēpjas skapī, cerībā, ka jūs viņu nepamanījāt. Tomēr jūs ļoti labi redzējāt, kur viņš noslēpās. Kāda būs jūsu tālākā rīcība? Normāli cilvēki uz šo jautājumu parasti atbild vai nu, ka pēc dzīvokļa īpašnieka noslēpšanās tie tūlīt pat pametīs dzīvokli, vai arī, ka nekavējoties atvērs skapi un nogalinās īpašnieku ar nazi. Savukārt psihopāti parasti atbild, ka pēc īpašnieka noslēpšanās tie notēlos savu aiziešanu, noklaudzinot izejas durvis. Pēc tam klusi nostāsies blakus skapim un gaidīs, kad upuris pats iznāks no skapja, un tikai tad dos nāvējošo triecienu ar nazi. Otrais uzdevums. Ziemassvētku vecītis uzdāvināja puisītim futbola bumbu un velosipēdu. Neskatoties uz to, ka citi puikas skatījās uz šīm dāvanām ar skaudību, puisis bija ļoti nelaimīgs saņemot šīs dāvanas. Kādēļ? Parasti cilvēki uz šo jautājumu atbild, ka puika bija nelaimīgs, jo bija cerējis saņemt uz Ziemassvētkiem ko pavisam citu. Daudzi arī atbild, ka puisis bēdājās, jo saprata, ka Ziemassvētku vecītis nav īsts, un tās nav viņa un elfu taisītas dāvanas, bet gan vienkārši pirktas veikalā. Savukārt psihopāti vairumā gadījumu atbild, ka puika bēdājās, jo viņam nav kāju, un no šīm dāvanām viņam nav nekādas jēgas. Trešais uzdevums. Nakts vidū jūs pieejat pie loga, lai ieelpotu svaigu gaisu. Pēkšņi jūs ieraugāt, ka vienā no pretējās mājas dzīvokļiem tiek noslepkavots vīrietis. Jūs šausmās sastingstat. Slepkava izdarījis savu netīro darbu, paskatās pa logu un jūsu skatieni satiekas. Slepkava izstiepja roku jūsu virzienā un sāk kustināt rādītāju pirkstu augšā un lejā. Ko šis žests varētu nozīmēt? Normāli cilvēki vairākumā gadījumu atbild šādi. Slepkava ar pirkstu sākumā rāda uz leju, norādot uz noslepkavoto vīrieti, un tad pirkstu pavērš uz liecinieku, tā norādot, ka viņš būs nākamais. Savukārt psihopāti parasti atbild, ka slepkava šādi kustina pirkstu, jo mēģina saskaitīt, kurā stāvā dzīvo liecinieks, lai pēc tam varētu viņu nogalināt. Ceturtais uzdevums. Iedomājieties, ka jūs viens pats nakts vidū atrodaties dziļi mežā. Pēkšņi jūs jūtat, ka jums aiz muguras kaut kas ir. Jūs strauji pagriežaties. Kā jums šķiet, kas jums varētu būt aiz muguras? Pretējā dzimuma pārstāvis, spoks, alnis, suns vai tukšums? Ja jūs atbildējāt, ka visticamāk jums aiz muguras ir pretējā dzimuma pārstāvis, spoks, alnis vai tukšums, tad ar jums viss ir kārtībā. Psihologi ir novērojuši, ka vairākumā gadījumu, ja tiek izvēlēts suns, šis cilvēks ir psihiski nelīdzsvarots. Piektais uzdevums. Sieviete ieradās uz savas mātes bērēm. Tur viņa satika vīrieti, par kādu vienmēr bija sapņojusi, tomēr ļoti tuvu iepazīties viņiem nesanāca. Neilgi pēc bērēm sieviete nogalināja savu māsu. Kādēļ? Ja atbildējāt, ka māsa visticamāk bija vīrieša iemīļotā un tādēļ tika nogalināta greizsirdības dēļ, tad ar jums viss ir kārtībā. Psihopāti parasti atbild, ka sieviete nogalināja savu māsu, lai tās bērēs atkal varētu satikt savu sapņu vīrieti. Ja gadījumā jūs atbildējāt uz kādu no šiem jautājumiem tāpat kā psihopāti, nesatraucieties. Īstu diagnozi var uzstādīt tikai psihiatrs, bet šis tests ir balstīts uz parastu statistiku. Ja jums patika video, neaizmirstiet ielikt patīk un abonēt mūsu kanālu, lai nepalaistu garām jaunus video.
Uz drīzu tikšanos!